kaut kas. Šodien mēs braucam uz Akvaparku ar kabeļmašīnīti. Garākā mums Starbucks nevajag. Mums Starbucks nevajag, es jau gāju uz Starbucks. Mums ir jāiet, jāmeklē, kur mums ir jāstāv rindā. Tātad, kur mēs nopirkām biļetes? Biļetes mēs nopirkām Klukā. Kluka aplikācija telefonā. Tur ir vismaz ļoti labi tādi piedāvājumi. Tur bija pat 5% atlaide. Bija 38 eiro no cilvēka uz atbraukt uz šo salu ar trošu vilcieniņu. Un iekļauts ir lunch bufeti, tas ir pusdienu bufeta. Izvēlēs, ko tu gribi, ēd un tādā garā. Ir akvaparks iekļauts, ir eksotika parka iekļauts, ir var iet uz Kurmanu. Un tā, jā. Tā kā varat izmantot. Vēl ir iespēja nopirkt biļetes Trip.com. Un, protams, var arī nopirkt uz vietas Kolisejā. Un ko es gribēju arī svarīgi pateikt par šo te vietu, ja jūs braucat no paša rīta, lai jūs varētu paspēt izstaigāt gan akvaparku, jo akvaparkā minimums vajag šīs 3 stundas, un arī šo te eksotiku parku. Jā. Ar atrakcijām, ar karuseļiem, un aiziet vēl paspētu uz Pludmali, aiziet. Un kur vēl? Un kam ir iekļautas pusdienas biļetēs, kurš nopirks ar pusdienu bufeti. Pusdienas ir no 10:30 līdz 2. Jā. Tad ir 2 stundas tik iekļauts, var 2 stundas sēdāt un ēst. Bet vajag daudz laika nevajadzētu pavadīt, lai visi var paspēt, jo laiks skrien. Ejam tālāk. Dosimies šobrīd uz eksotiku parku. Jā, pirms pusdienām. Ejam uz pirmo atrakciju. Es braucu mājās. Kuriem viņš tāpat griezīsies uz rītu. Jā. Mēs tūlīt brauksim ar šo te. Ar šo. Šis bija mans bērnības sapnis. Un tagad tas piepildīsies. Man bišķiņi ir bail. Atnācām paēst garšīgas pusdienas. Cerams, ka būs garšīgi. Ēdienu tiešām bija tik daudz, ka grūti bija izvēlēties. Lai sāk? Kaspars pirmo reizi mēģinās kalmāru. Es nekad nebiju ēdis. Es nezinu, ar ko lai sāk, bet labi. Ir garšīgi? Tā, vēlreiz pasaka, jo man nomiglojās, nav garša. Nav garša palielam, jā. Neko baigi nejūt.
Nezinu, neko nejūtu. Gribētu vēlreiz pagaršot? Viņš ne pats kā negaršo. Ok. Mēs braucam mājās tagad. Esam jau kaut kāds pāris stundas bijuši kopā ar kādu. Mēs jau ne tikai pāris stundas, mēs jau diezgan ilgi bijām īstenībā. Jā, un tagad braucam mājās. Jā, mēs jau 9:30 pa lielam bijām uz vietas. Un tagad ir mums cik? Ir 5:00, mēs braucam mājās. Šis ir visgarākais 3 trošu kabeļvilciens pasaulē, kas savieno Sunset Townu ar Hontom salu. Tas ir 8 km garš un aizņem aptuveni 20 minūtes ceļā. Ar šo autobusu var aizbraukt uz Cambridge. Tā ir viena no labākajām pludmalēm Fukok salā. Pietura atrodas šeit, netālu no Kolizejas, un biļete ir pa brīvu. Par brīvu var aizbraukt uz šo pludmali. Šis ir šovs Symphony of the Sea. Labākais šovs pēc maniem uzskatiem Sunset Townā. Ieejas maksa bija 20 € ar iekļautiem snekiem. Es to neredzu reāli dzīvē. Tik labi, tā kā tagad tur ir. Liekas, ka tur privāti arī kaut kādi. Jā. Man liekas, ka jā. Moģis Kasparim. Varbūt tagad, jā. Šis tāds tuvāks.
Tātad es gribēju jums pateikt, ir 3 vietas, tādas diezgan kvalitatīvas, kur var nostīties šo Symphony of the Sea šovu. Viens no viņiem ir šis Kiss Bridge. Ielikšu klipiņu. Varbūt pat kā no turienes izskatās. Nebijām, bet nozaktīju kādu klipiņu jums parādīt, kāds izskatās apmēram. Parādīšu tālāk, kur vēl ir vietiņa. Ejam. Šī vieta ir San Bavaria Gastropub. Šeit cenā ir iekļauts gan šovs Symphony of the Sea, gan pilntiesīgas vakariņas. Cena 32 eiro no cilvēka. Trešā iespēja, kur var skatīties šo Symphony of the Sea šovu, ir šeit. Šeit viņš nosaucās kā chill show. Šeit cena no cilvēka, šovs plus sneki, ir 20, kaut kādi 3 eiro. Ir tā vērts, ir ļoti skaisti, turpat pie krasta. Mēs atnācām noierēt šodien pirmo reizi baiku. Un mēs paņēmām šādu mazulīti. Šāds te mazulītis mums būs uz šo dienu. Mēs izīrējām pie šiem te cilvēkiem. Jā, Sunset Townā. Un piestāv reāli, kā tev? Normāli, ne? Jā, mēs pirmo reizi reāli brauksim šodien ar baiku pa Vietnamu. Kas par tevi ir bailes? Nedaudz, bet izbrauksim kaut kādu aplieti, tad jau brauksim uz Hongkongu. Jā, uz centrālo daļu. Čau! Atbraucām paēst brokastis. Jā, atbraucām, paņēmām pirmo reizi baiku, jūs jau redzējāt. Bet atbraucām gan līdz Hongkongai, bet nenoturējāmies, jo nebijām brokastis cēluši. Jā. Tā forša vietiņa, zupiņu uzēst. Kaut kas īstenībā bija tāds pašs interesants garšīgs, bet paņēmām zupiņu, lomiņā, ir nodelis, kā vienmēr, ir zaļumiņi. Tā kā labu apetīti! Tikām līdz Hongkongai, līdz centrālai salas pilsētiņai. Atbraucām uz veikalu, ko Dagmāra gribēja, tur kaut kāds kosmētikas veikals, kaut kāds beauty, bet viņš diemžēl ir ciet. Bet nekas, te viss kaut kas apkārt. Tad aizbrauksim uz dienas tirgu. Kaut ko paskatīsimies, varbūt interesanti nopirksim, parādīsim jums. Vai ne? Pagaļi! Pagaļi! Kaut kas bija, kad viņus nedrīkst filmēt tā vienkārši bez atļaujas. Kā jūties? Es esmu šokā bišķiņ. Nē, te bišķiņ vienā vietā baigi slikti oda. Bet mēs jau zinām, kur mēs atrodamies. Es gandrīz izsmējumos, jo man pret smakām ir, es esmu ļoti jūtīga pret smakām. Paskatieties, cik liels vīnogas, zaļas, skaistas, mango, laikam tie ir. Tik viss ir skaisti, svaigi auglīši. Mēs te mazliet iepirksimies un nogaršosim. Šīs ir kokusrieks, man liekas, ja es nemaldos. Atnācām kafijas pauzē. Viņiem šeit populāru vietu, kur paņem kaut kādu kafiju, sauc par pingvīnu. Es paņēmu savu kaut kādu zemeņu lati. Tā īsti nav baigā kafija. Un kas taču paņēma? Lati.
Parastā knapi, bet ļoti garšīgi. Ļoti garšīgi. Un cenas arī ļoti pieejams. Tā ir, es nezinu, 90 centi un 80 centi kafejā. Liela. Jā, man arī 80 centi kaut kāda rozā kafija. Atbraucām paskatīties Saulrieti skaistā vietā, skaistā punktā, kur mums ir kaut kas obligāti jāpaņem, lai mums ir par velti parkings. Jā, iebraucu bišķiņ ne tajā iebrautuvē, uz to pusi bišķiņ, tur bija tā publiskā pludmale. Kaut kādā nepareizā iebraucu, bet nu jau Saulrietis bija, nebija vairs laika gaidīt. Jā, tieši tā. Paņēmām Bet nekādu laika, paņēma 0 koliņu katrs un to pasēdēs, jā. Un baudam Saulrieti. Jā. Te ir ļoti skaisti, ļoti skaisti. Vietnama savā kolorītā ir reāli tikai vakaros.